Ir iemesls, kāpēc Amerika savu labāko militāro tehnoloģiju neuztic jebkuram, un tomēr kaut kā viens no islāmistiskākajām valdībām pasaulē drīz saņems Amerikas vismodernāko iznīcinātāju. Tik labs iznīcinātājs, ka ienaidnieka radars pat nespēja to pamanīt. Turcija gadiem ilgi izlikās par normālu uzticamu Amerikas sabiedroto, bet aiz šīs izlikšanās tā apbruņoja un uzņēma grupas, kas vēlas iznīcināt Izraēlu, tuvinājās Krievijai un kļuva par visspēcīgāko radikālā politiskā islāma atbalstītāju pasaulē. Šonedēļ šī izlikšanās var nest vislielākos augļus. Laipni lūdzam Mirakeši raidījumā Gen Z TV. Šeit ir viss stāsts no paša sākuma. F-35 ir Amerikas vismodernākais iznīcinātājs. Tā lielākā priekšrocība ir maza pamanāmība. Tas ir uzbūvēts tā, lai pretinieka radariem būtu ārkārtīgi grūti to pamanīt debesīs. Tas ir viss šī iznīcinātāja būtība. Ja atņem mazo pamanāmību, tas ir tikai ļoti dārgs parasts lidaparāts. Spēja lidot nepamanītam ir milzīga militāra priekšrocība, ko ASV nevēlas nodot saviem ienaidniekiem. Tas ir diezgan pašsaprotami. Savienotās valsts mazas pamanāmības tehnoloģiju uzskata par vienu no saviem visstingrāk glabātajiem noslēpumiem. Precīzi, kā F-35 izskatās uz radara, ir informācija, ko lielākā daļa cilvēku pat nezina. Ja ienaidnieks kādreiz to precīzi noskaidrot, viņi varētu izveidot sistēmas, lai to atklātu un notriektu. Ne tikai Turcijas lidmašīnas, bet katrs F-35, kas lido jebkur, tostarp tos, ko vada amerikāņu piloti. Tāpēc F-35 nav pieejams pārdošanai jebkuram. Tikai neliels, uzticams valstu loks to saņem, un ASV šo loku kontrolē ļoti rūpīgi. 2017. gadā Turcija izdarīja kaut ko tādu, kas būtu pilnībā izslēdzis jebkādu iespēju jebkad iegūt F-35. Tā iegādājās Krievijā ražotu pretgaisa aizsardzības sistēmu, ko sauc par S-400. Iedomājieties S-400 kā ļoti sarežģītu radaru sistēmu, ko izstrādājusi tā pati valsts Krievija, no kuras Amerikas mazas pamanāmības tehnoloģijas ir paredzētas slēpties. Ja jūs novietojat Krievijas radaru sistēmu tajā pašā valstī, kur atrodas amerikāņu mazas pamanāmības iznīcinātājs, jūs radāt iespēju Krievijas tehnikiem apkalpot un darbināt S-400, iegūstot iespēju no pirmās rindas pētīt, kā tieši F-35 parādās uz radara. Šīs zināšanas vairs nepaliek noslēpums. Kad Krievija tās iegūst, tā var tās dalīties ar jebkuru, ar ko vēlas, un izmantot, lai palīdzētu notriekt F-35 jebkur pasaulē. Tāpēc 2019. gadā, kad Turcija patiešām saņēma S-400, neskatoties uz atkārtotiem ASV brīdinājumiem to nedarīt, Vašingtona ieņēma stingru nostāju. Turcija tika pilnībā izslēgta no F-35 programmas pirmo reizi, NATO dalībvalsts pieredzēja ko tādu. Turcijas piloti tika nosūtīti mājās no Amerikas apmācību bāzēm. Turcija zaudēja savu lomu, ražojot gandrīz 900 dažādas detaļas šim iznīcinātājam, un tā jau bija samaksājusi aptuveni $1,4 miljardus par pasūtīto lidmašīnu, taču nekas no šīs naudas netika atgriezts. Kongress pēc tam pārvērta aizliegumu par likumu, ne tikai par politiku. Noteikums vienkāršā valodā ir ļoti vienkāršs. Turcija nevar iegūt piekļuvi F-35 iznīcinātājiem, kamēr tā pilnībā nav atbrīvojusies no visām S-400 vienībām, kas tai pieder. Tas ir jebkādiem Krievijas izsekošanas datiem. Viņiem nav tikai jāpārtrauc izmantot S-400 sistēmas, tām ir pilnībā jāatbrīvojas no tām un nav paredzēti nekādi izņēmumi. Nav nekāda sīko burtu, kas ļautu prezidentam vienkārši atcelt šo noteikumu, un tas ir svarīgi. Starp citu, zinot šo, jo tas tika ļoti skaidri pateikts, Turcijas lēmumu turpināt draudzēties ar Krieviju, tas nemainīja. Turcijai joprojām ir visi S-400, ko tā jebkad iegādājusies. Dažas no raķetēm līdz pat 200 pēc ziņām joprojām atrodas savos oriģinālajos transportēšanas konteineros, nekad nav izņemts no kastēm. Turcija nav atbrīvojusies ne no kā, kas būtu ļoti efektīvi, ja viņi patiešām vēlētos pilnīgi leģitīmi būt daļa no F-35 programmas. Vienkārši viņi ir pārstājuši aktīvi izmantot šo sistēmu, tāpēc domā, kā ar to varēs izsprukt cauri. Šis bija pirmais sods Turcijai par draudzēšanos ar Krieviju, bet bija arī otrs, atsevišķs sods. 2020. gada decembrī papildus F-35 aizliegumam ASV piemēroja Turcijai reālas sankcijas, saskaņā ar likumu, ko sauc par likumu par Amerikas pretinieku apkarošanu ar sankcijām. Šis likums sākotnēji tika izveidots, lai sodītu Krieviju, Irānu un Ziemeļkoreju. Šī bija pirmā reize, kad tas tika izmantots pret NATO sabiedroto. Sankcijas bija vērstas pret Turcijas aizsardzības rūpniecības prezidentūru, valdības aģentūru, kas pārvalda valsts ieroču iepirkšanu un ražošanu, kā arī pret tās augstāko amatpersonu personīgi. ASV aizliedza eksporta licenci šai aģentūrai, iesaldēja tās oficiālos aktīvus ASV un liedza tiem saņemt ASV vīzas. Atšķirībā no F-35 aizlieguma, kas attiecas uz vienu konkrētu iznīcinātāju, šīs sankcijas plašāk ierobežoja Turcijas aizsardzības nozari, un tās palika spēkā 6 gadus. Tātad, kāpēc tas tev būtu svarīgi?
Izrādās, ka Turcija tagad rīko lielu NATO samitu, alianses lielāko ikgadējo sanāksmi savā teritorijā pirmo reizi vairāk nekā 20 gadu laikā, un prezidents Trumps piedalījās personīgi. 7. jūlijā tiekoties aci pret aci ar Erdoganu, notika divas lietas. Pirmkārt, sankcijas tiek atceltas. Stāvot blakus Erdoganam, Trumps paziņoja, ka ASV pilnībā atceļ šīs 2020. gada sankcijas. Mēs atcelsim sankcijas, viņš teica. Mēs nevēlamies noteikt sankcijas draugiem, viņš teica. Viņa valsts sekretārs, finanšu ministrs un aizsardzības ministrs jau strādāja pie detaļām. Un otrkārt, pats F-35 ir tuvu tam, lai tiktu nodots Turcijai, taču tas vēl nav 100% apstiprināts. Trumps to nosauca par lēmumu, ko viņi pieņems, un slavēja lidmašīnas kā labākās pasaulē, taču reportieri priekšā atturējās no galīgas apstiprināšanas. Tomēr Erdogans žurnālistiem paziņoja, ka viņam jau ir apsolīts 5 F-35 lidmašīnas, kas varētu nozīmēt, ka īstā atbilde ir jā, un oficiālais paziņojums vienkārši vēl nav izskanējis, vai arī viņš melo, kas mūs arī nepārsteigtu. Un tomēr līdz šim nav ziņots, ka Turcija būtu atteikusies no kādas no S-400 sistēmām. Likums joprojām nosaka, ka lidmašīnas nedrīkst dot, kamēr raķetes nav aizvāktas, un raķetes vēl nav aizvāktas. Sankcijas tiek atceltas, un lidmašīna iespējams tiks apstiprināta tik un tā, pat ja faktiskās juridiskās prasības joprojām nav izpildītas. Citiem vārdiem sakot, likums nosaka, ka lidmašīna nedrīkst apstiprināt, kamēr raķetes nav aizvāktas, bet raķetes vēl nav aizvāktas, un lidmašīna tik un tā var tikt apstiprināta. Un tieši šī ir problēma ar Turciju, jo šis nav stāsts par lidmašīnām. Šis ir par kaut ko daudz lielāku. Par Turcijas draudiem un briesmām, kas rodas apgalvojot, ka viņi ir mūsu draugi. Tik daudzus gadus mēs visi bijām koncentrējušies uz Irānu kā lielāko draudu. Tie radīja tūlītēju apdraudējumu, izmantoja teroru un izplatīja postu, bet kamēr viņi auga un darīja savu, cits islāmistu drauds arī pieauga un darbojās daudz viltīgākā un izsmalcinātākā veidā nekā Irāna. Viņi kļuva leģitīmi. Un ar viņu es domāju Turciju, un ar leģitīmi es domāju tiešām leģitīmi. Turcija ir NATO dalībvalsts militārā aliansē, kurā ietilpst ASV un lielākā daļa Eiropas, kas balstīta uz ideju, ka dalībvalstis aizstāv cita citu un parasti darbojas kā uzticami partneri. Ja uzbruk vienai NATO valstī, visas pārējās valsts nāk tai palīgā. Tā ir lieliska stratēģija, ja vien kāda no dalībvalstīm patiesībā neplāno kādā brīdī vērsties pret rietumiem, labi zinot, ka NATO dalībvalstis būs iesprostotas. Uz papīra Turcija ir viena no ASV senākajām sabiedrotajām, bet praksē viņu rīcība stāsta pavisam citu stāstu. Stāstu, kuru kādu iemeslu dēļ cilvēki ignorē. Tiek apgalvots, ka viņi no 2012 līdz 2016 gadam ir pārvietojuši aptuveni $20 miljārdus Irānas naftas ieņēmumu, apējot ASV sankcijas, un tajā ir iesaistīti augsta līmeņa valdības amatpersonas. Viņi publiski ir noraidījuši ideju, ka musulmaņu brālība būtu jāuzskata par teroristu grupējumu, un aktīvi viņus atbalsta, vai kā daži varētu teikt, pat paši ir musulmaņu brālība. Viņi uzņem un palīdz finansēt Hamas. Augstākā Hamas vadība darbojas atklāti Stambulā. ASV Finanšu ministrija ir noteikusi sankcijas Turcijas uzņēmumiem par naudas novirzīšanu Hamas militāriem spārnam. Un atceries, Hamas ir teroristu organizācija. Viņi būtībā ir turējuši ASV pilsoni kā ķīlnieku, izvirzot nepamatotas terorisma apsūdzības, ko plaši uzskata par līdzekli, lai piespiestu veikt gūstekņu apmaiņu. Pietiekami nopietni, lai Trumps noteiktu sankcijas 2 Turcijas valdības ministriem. Viņi ir kļuvuši par robu sankcijās pret Krieviju. Kopš 2022. gada Turcija ir vienīgā NATO dalībvalsts, kas nekad nav noteikusi sankcijas pret Krieviju un ir kļuvusi par centru, caur kuru sankcionētās preces un oligarhu nauda apiet rietumu ierobežojumus. Viņi ir uzbrukuši pašiem Amerikas kaujas lauka sabiedrotajiem. 2019. gadā Turcija iebruka Ziemeļsīrijā pret kurdu vadītajiem spēkiem, kas bija cīnījušies un gājuši bojā kopā ar ASV karavīriem, sakaujot ISIS. ASV atkāpās, nevis iejaucās, un viņi salīdzina Izraēlas vadību ar Hitleru, kā arī nepārtraukti draud uzbrukt Izraēlai, kas ir viena no galvenajām Amerikas sabiedrotajām. Taču, lai gan tas viss pierāda viņa pretrietumnieciskās tendences, šis ir citāts no Erdogana, Turcijas vadītāja, kas mani satrauc visvairāk. Viņš raksturo demokrātiju, un es citēju, kā tramvaju. Tu brauc ar to, līdz nonāc galamērķī, tad izkāp. Tas nav draugs. Noteikti ne tāds, kam vajadzētu būt pieejamam modernākajam zemes pamanāmības aprīkojumam, ko viņi var izlemt izmantot, kad izkāp no vilciena. Tad kāpēc Turcija joprojām tiek uzskatīta par mūsu sabiedroto? Turcijas prezidents Erdogans neparādījās no nekurienes. Viņš veidoja savu politisko karjeru Turcijā kustībā, kas tieši balstījās uz musulmaņu brālības parauga, kas ir jau gadu desmitiem pastāvoša startautiska kustība, kura uzskata, ka islams jābūt valdības organizējošajam principam, nevis tikai personīgai reliģijai. Atceries, islams nav reliģija, tam ir sava reliģija.
Turcijā nav oficiālas musulmaņu brālības filiāles, jo tai tāda nav vajadzīga. Erdogana politiskā partija tieši izauga no tās pašas kustības idejām, tikai ar citu nosaukumu. Un, kad Erdogans kļuva par Turcijas līderi, viņš ne tikai klusi piekrita musulmaņu brālībai, viņš kļuva par tās lielāko valsts atbalstītāju visā pasaulē. Kad ar brālību saistīts valdības īslaicīgi pārņēma varu tuvajos austrumos, 2011. gadā tā dēvētajā Arābu pavasarī, Turcija tās stingri atbalstīja. Kad Ēģiptes brālības valdība tika gāzta 2013. gadā, Erdogans piešķīra patvērumu apmēram 1500 izsūtītajiem Ēģiptes brālības locekļiem, padarot Stambulu par drošu patvērumu un darbības bāzi šai kustībai. Ar brālību saistīts personas no Sīrijas arī pārcēlās turp, tāpat arī Hamas augstākā vadība, jo Hamas būtībā ir Palestīnas atzars tai pašai musulmaņu brālības kustībai. Hamas Gazā, brālības tīkla Lībijā, islāmistu pārvaldības eksperiments Sīrijā. Tas viss ir viens un tas pats projekts, kuru vada no vienas un tās pašas galvaspilsētas un tādu pašu iemeslu dēļ. Tās nav atsevišķas saistītas ziņu tēmas. Turcija gandrīz 20 gadus ir censies kļūt par vadošo globālo politiskā islāma atbalstītāju, iespējams pat līderi, nevis teroristiskā islāma. Daži, kas šo rūpīgi vēro, raksturo Erdoganu kā cilvēku, kurš faktiski cenšas sev pozicionēt kā mūsdienu kalifu, vēsturisko titulu, ko piešķīra augstākajiem reliģiskajiem un politiskiem līderiem musulmaņu pasaulē. Atgādināšu, ka šo lomu Turcija pildīja gadsimtiem ilgi Osmaņu impērijas laikā, līdz tā tika atcelta tikai 20. gados, un šiem islamistiem nav īslaicīgas atmiņas. Kad to saproti, viss pārējais kļūst skaidrs. Turcija patiesībā nevēlas NATO dalību vai F-35 iznīcinātājus un starptautisku cieņu tikai pašu dēļ. Tā vēlas šos rīkus, lai kļūtu par lielvaru, lai kļūtu neapstrīdama. Katrs no šiem sasniegumiem ir pierādījums musulmaņu pasaules auditorijām, ka Turcija ir kļuvusi pārāk svarīga, lai rietumi tai varētu pateikt nē. Pierādījums, kas stiprina Erdogana apgalvojums būt par līderi, kura globālajai kustībai ir pietrūcis. Dalība aliansē nekad nebija mērķis, tas ir tikai kostīms, kas padara īsto mērķi iespējamu. Protams, tas strateģiski atšķiras no Irānas. Un ņemot vērā viņa lēno norietu kā Irānas Islāma Republika, Turcija visticamāk ir pozīcijā pārņemt vadību. Kalifi kalifāta tērpos, nevis barbariski teroristi. Turcija nejauši nenovirzās no rietumiem, vienlaikus joprojām būtībā darbojoties kā to sastāvdaļa. Tā apzināti izmanto savu dalību komandā, lai veidot kaut ko tādu, kam komanda nekad nebija paredzēta. Un tāpat kā ar Irānu, šķiet, ka ASV uz to uzķeras. Es neapgalvoju, ka zinu viņu ārpolitikas domāšanu, bet gadu gaitā ir kļuvis skaidrs, ka viņi piekopja principu turi draugus tuvu, bet ienaidniekus vēl tuvāk. Tikai ar šiem cilvēkiem tas nestrādā. Tas kļuva skaidrs ar Irānu, un tam jābūt skaidram arī ar Turciju, bet atkal šķiet, ka Izraēla ir tā, kas ir soli priekšā pārējiem. Uzzinot ziņas par iespējamo F-35 pārdošanu Turcijai, Netanjahu uzreiz skaidri norādīja, ka viņš ir pret. Izraēla ir iemācījusies šo mācību. Neizdabājiet cilvēkiem, kuri jūs ienīst. Vienkārši nedodiet viņiem nekādu munīciju. Izraēlas bažas par šo darījumu nav saistīts ar sāncensību ar Turciju. Tas ir par to, ka viņi patiesi saprot draudus. Labā ziņa ir tā, ka Amerikas Savienotās valstis ir juridiski apņēmušās nodrošināt, ka Izraēla vienmēr saglabās skaidru militāro pārākumu pār jebkuru citu valstu reģionā. Solījumu, kas pazīstams kā Izraēlas kvalitatīvais militārais pārākums. Tas ir likums, kas ir iestrādāts tajā, kā Amerikai jāizskata jebkura ieroču pārdošana Izraēlas tūmā un reģiona vismodernākā mazpamanāmā iznīcinātāja nodošana valstī, kurā atrodas Hamas vadība un kuras prezidents runā par Izraēlu tā, kā to dara Erdogans, nav mazs risks šim solījumam. Varētu pat teikt, ka tieši šādas situācijas novēršanai šis solījums pastāv. Un tieši tāpēc līdztekus sarunām par pārdošanu Turcijai tiek runāts arī par to, lai Izraēlai dotu agrīnu piekļuvi F-35 nākotnes aizvietotājam F-47 tikai lai saglabātu Izraēlas tehnoloģisko pārākumu. Lai būtu skaidrs, ja Turcija saņems F-35, Izraēla ar to tiks galā. Un tomēr Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu publiski un agresīvi lobē pret šo darījumu, raksturojot Turcijas valdību kā musulmaņu brālības ietekmētu, un Putina Kiprā, kuru viņi okupē Grieķiju. Un Erdogana paša vārdi kā iemesli, kāpēc Turcijai nevar uzticēt šo tehnoloģiju, patiesībā ar neko. Mēs redzam publisku versiju tam, ko Izraēla ir vērojusi un par ko uztraukusies jau ļoti ilgu laiku. Ildāk un rūpīgāk nekā gandrīz jebkurš cits šajā telpā. Tātad Trumpam pielabinoties Erdoganam, vai ir kaut kas, ko var darīt, lai to apturētu? Kongresam šeit ir viens reāls instruments. Tas var balsot, lai oficiāli noraidītu šo pārdošanu, taču šim balsojumam jāiziet cauri pārstāvju palātai, pēc tam senātam, un tad jāiztur prezidenta veto, ko var pārvarēt tikai ar 2/3 vairākumu abās palātās. Un tas ir ļoti grūti sasniedzams slieksnis. Un Trumps jau iepriekš ir veiksmīgi izmantojis šo pašu taktiku, pirmajā prezidentūras termiņā izspiežot ieroču pārdošanu Saūda Arābijai un AAE, neskatoties uz kongresa iebildumiem.
Tomēr, pat ja tas nenotiek, ir viena laba ziņa, un tā attiecās uz laiku, pat ja ne uz likumu. Ja šis darījums tiks apstiprināts šonedēļ, reālās lidmašīnas neparādīsies ātri. Turcija nonāktu ražošanas rindas beigās. Pēdējie pircēji gaidījuši 4 līdz 5 gadus no līguma parakstīšanas līdz pirmās lidmašīnas saņemšanai. Tātad reāli F-35 Turcijas debesīs neparādīsies pirms 2030. gada. Šī pauze ir laba. Ir pienācis laiks kongresam turpināt cīnīties pret to un laiks tiesiskām prasībām, lai arī kādas raķetes vai ieroču viltības tiktu izmantotas. Un Izrēlai ir pienācis laiks pārliecināties, ka, lai kas arī nenotiktu, tā jau ir paudze priekšā ar nākamo iznīcinātāju, pirms Turcija vispār tiek pie šī. Ziniet, Izrēla droši vien varētu izstrādāt tehnoloģiju, lai identificētu šos iznīcinātājus, bet tā nav galvenā problēma. Izrēla visu savu pastāvēšanas laiku ir cīnījusies par izdzīvošanu. Bet, ja paskatās plašāk, šī cīņa ir tikai mikrokosms kaut kam daudz lielākam. Tas parāda, ar ko tagad saskarās visi rietumi, neatkarīgi no tā, vai tie to apzinās vai nē. Gadu gaitā Izrēla pieļāva to pašu kļūdu, ko tagad pieļauj visi pārējie. Tā rīkoja draudzīgas fotosesijas, uzticējās samitiem, rokas spiedieniem, starpniekiem, kuri sevi sauca par neitrāliem. Tā sev stāstīja, ka kopīgas institūcijas pat tiešām nozīmē kopīgas intereses, un šo mācību nācās apgūt smagā ceļā. Un šī mācība nebija neusticies nevienam, tā bija vienkāršāka par to. Atpazīst modeli, vēro draudus tādas, kādi tie patiesībā veidojas, nevis tādas, kādas tu vēlētos, lai tie paliek. Klausies, ko viņi patiesībā saka saviem vārdiem, nevis tikai to versiju, kurai ir ērtāk ticēt. Un pats svarīgākais – nedod saviem ienaidniekiem munīciju, ko varētu izmantot pret tevi. Šī mācība nepieder tikai Izrēlai, un tā nevar piederēt tikai Izrēlai. Ja rietumi vēlas ilgtermiņā izdzīvot, tai jābūt universālai. Jo nākamā valsts, kas šo mācību apgūs smagā ceļā, varbūt nebūs ar tādu pārsvaru kā Izrēla. Varbūt tas ir nekas, varbūt tā ir tikai kārtējā Trumpa spēle. Trumps dara to, ko Trumps dara. Izdabā draugam un dala dāvanas, un tam patiesībā nav nekādas nozīmes, bet varbūt tas ir kas cits. Tā pati kļūdainā loģika, kas vairāk nekā 10 gadus turēja rietums pie sarunu galda ar Irānu, vienmēr pārliecinātiem, ka tikai nedaudz vairāk pacietības un nedaudz vairāk labas gribas, un tad izdosies panākt vienošanos. Izrēla ir iemācījusies šo kļūdu nepieļaut atkārtoti. Šīs nedēļas jautājums ir, vai pārējie rietumi to ir iemācījušies vismaz vienu reizi. Izrēla ir gatava šai cīņai. Tā tiks galā ar Turciju, ja tas būs nepieciešams, taču nav skaidrs, vai rietumi ir gatavi. Tāpēc pirms ir par vēlu ieklausieties tajos, kuri jau ir apguvuši šo mācību. Es esmu Jerke un tiksimies nākamreiz!